Čau, ir jau 47. diena, ja nemaldos. Tā vismaz man šķiet, un šodien ir konkursa beigas. Konkurss ir beidzies, un tagad es kaut ielikšu tūlīt balsošanu, un tad jau pēc kādām dienām es jums parādīšu, kurš vinēs. Piedalījās kādi miljonus dalībnieki, nu varbūt bišķi mazāk, bet nu apmēram. Nu jā, un šodien ir izgudrotāja diena. Un tad es jums parādīšu triku, kuru kāds ir izgudrojis. Nē, es, bet kāds. Labi, skatieties. Šodien parādīšu jums kāršu triku. Redzat, samaisīsim kārtis. Jup, samaisīsim kārtīgi. Ļoti kārtīgi. Tā, vēl pārcelšu. Un tagad vienu kārtu izvilksim. Saka, stop. Stop. Ielago. Ielago šo kārti un ielieku kaut ko vidū. Un es tiešām nezinu, kur viņi ir. Diezgan bezcerīga situācija. Bet ir bijis arī sliktāk. Vienreiz bija tā, kad es biju gultā ar puisi. Es jokoju. Es neesmu tāds. Es neesmu. Mans puisis ir, bet es... Nē. Es tak jokoju. Mans puisis arī nav tāds. Nav. Labi. Es jums tagad parādīšu, kā atrast kārti tikai ar knipi. Redzat? Skatieties. Un viena kārta izšāvās. Tieši pīķa 6. Jup. Šodien bija nodot asins. Un atkal tie mūžīgie daudzie jautājumi. Kur dabūji? Kāpēc spainī? Labi. Čau. Tiekamies rīt. Gaidīšu rītdienu.